dzīves galam, viņai ticēt nākas. Karstuma kvīli, atās tāros vētu, slēpties paspētu. Patiesi liels prieks būt šeit un lūkoties ar šiem stariem, skaistajiem. Brauc jau pa lielu gabalu, redzēju, cik patiesībā atbilstoši gan Ziemassvētku gaidīšanas laikam ir šī aina, ko tu redzi no tālienes. Un kā jau izskanēja tā doma par to, ka patiesību sakot, griesti, augstie griesti. Un atcerēsimies, ka arī mums katram cilvēkam kaut kādā mērā dzīvē ir šie griesti, kas ir iezīmē kā robeža, kur mēs gribam sasniegt. Bet atcerēsimies, ka griesti nav limits. Katri sasniegti griesti nākamā stāvā ir jauna grīda un tātad atspēriena punkts jauniem izaicinājumiem. Šoreiz Pāvila vārdi, ko mēs dzirdējām, atklāja arī mūsu dzīves, vēl vienu aspektu. Tas ir to, kas tad mums pašiem ir jādara. Kādai mums jābūt adventa laikā un ne tikai gaidot Kristus atnākšanu. Un Pāvils mūs mudinot saka, esiet izturīgi, būdami bēdās, iepriecas meldami rakstos iegūt cerību. Tas, ko Pāvils aicina, ir patiesi kas vērtīgs, un viņš parāda to, kas ir mūsu esamības un ikdienas dzīves neatņemama daļa. Tās ir bēdas, un tas ir iepriecinājums. To ir vērts atcerēties, un ne tāpēc, lai kādā brīdī secinātu, ka viss ir slikti un nekam nav jēgas, bet gan lai apjēgtu, kas ir mana prieka un mierinājuma avots. Un patiesību sakot, tas ir attiecas uz visiem neatkarīgi no ticības pārliecības. Redzat, Pāvils nāk ar atziņu, ka dzīvē bija un būs lietas, ko mēs nespējam ietekmēt, un tādu jāatzīst ir patiesi daudz. Bet tas, ko mēs varam ietekmēt, ir tieši mūsu attieksme, jeb šis pareizais sirdstāvoklis. Ja tā palūkojamies apkārt, tad redzēsim, cik bieži cilvēki cieš no situācijām, attiecībām, konfliktiem, grūtumiem, kuros ir iesaistīti. Bet cik bieži gadās tā, ka ir jāsacina, liela daļa grūtuma nav ietekmējami. Viņi tur ir un no tā vai es bēdāšos vai kreņķēšos, nekas nemainīsies. Vien kaitēs pašam un sāpinās. Bet Pāvils saka, iepriecinies ar Dieva vārdu. Tas ir, tu drīksti skumt un bēdāties. Bet neesi, lūdzu, savās bēdās neproduktīvs. Akli nesities pie aizslēgtām durvīm, mēģinot risināt lietas ar saviem ierobežotiem cilvēciskiem spēkiem. Bet iepriecinies Dieva vārdā. Ja salīdzinu, Pāvila demonstrēto izpratni ar mūsdienās itin bieži sastopamo toksiskā pozitīvisma kultūru sabiedrībā, kur nereti sabiedrība mums uzspiež mākslīgu prieku bez satura, var sacīt pavēlētu prieku. Aicinājums uz prieku, tas nav nekas nepareizs, tas viss ir lieliski, bet tā viena būtiskā komponente, ko Pāvils mums pasaka, ir, ka prieks, kas ir mūsu dzīves neatņemama sastāvdaļa, nāk no kā vairāk. Un vispirms tas nāk no jēgpilnām, produktīvām attiecībām. Vispirms attiecībām ar Dievu, bet kopumā arī ar līdzcilvēkiem. Bet domājot par adventa laiku, lai aiz mūsu priekiem un arī aiz bēdām, lai mēs sardzam dzīvi, kā tā notiek. Lai mēs sardzam, kas ir tie ļaudis, ar kuriem gribam būt kopā, arī šajā svētku laikā. Lai mēs spējam saprast, kuras mūsu izpausmes, kuri mūsu vārdi nāk patiesi no sirds un kuri varbūt ir tādi netik gribēti, netik loloti. Un arī nākamajos Ziemassvētkos, kad sveicam viens otru, sakot priecīgus Ziemassvētkus, lai mēs tiešām ar šo vārdu prieks otram vēlētu ne tikai šo pacelāto sirdstāvokli, bet vispirms labu dzīvi, no kuras šis cilvēks patiesi var arī būt priecīgs. Kāds prieks, no Dieva sargos, viņš kļuvis
Un mēs Tevi lūdzam, Kungs, it īpaši šajā adventa laikā, pēc tā prieka, kas nav lēts, pēc tā prieka, kas nav tukšs, bet patiesi pēc sirsnības prieka. Pēc prieka, kur mēs saprotam, ka mēs neesam vieni, pēc prieka, kas nāk no tā, ka man ir kāds, ar ko būt kopā. Kungs, nāc un māci mūs, ka lietām, kas mūs dara laimīgus, ir jābūt kādai dziļākai izcelsmei, kādai dziļākai jēgai, lai mēs patiesi šo dzīvi varam saredzēt tās īstajā skaistumā. Un nevien tikai Ziemassvētkos, bet lai patiesi mēs palūkojamies uz to dzīvi, kādā esam, tām attiecībām, un lai patiesi Tavā spēkā mēs varam saredzēt to, kas vēl uzlabojams, lai dienas, ko mēs pavadām, nav tukši nodzīvotas, bet nodzīvotas kalpot mūsu tuvajiem un patiesi saņemot to prieku, kas var nākt tikai no īstām attiecībām. Mīļais Dievs, mēs Tev pateicamies par visiem tiem, kas ir ieguldījuši savus pūles un darbus, lai šo dievnamu sakoptu līdz tam, kāds viņš ir šobrīd. Un mēs Tev, Kungs, arī pateicamies un lūdzam par visiem tiem, kas tiks iesaistīti arī tālākajā rekonstrukcijas projektā. Tad lai jūs svētī visvarenais Dievs, Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Amen.